Procentu aprēķināšana ir viena no vispraktiskākajām prasmēm matemātikā. Mēs to izmantojam, kad iepērkamies ar atlaidi, rēķinām sasniegumus testā vai mēram, cik daudz no ceļa ir paveikts. Šādās situācijās mums jāprot aprēķināt, cik ir noteikts procents no kāda skaitļa. Sākam! Tu taču atceries, procentu vērtība ir daļa no skaitļa, ko izsaka procentos. Lai aprēķinātu, cik no kāda skaitļa ir procenti, izmantojam formulu skaitlis dalīts ar 100 un reizināts ar procentiem, kur īpatsvaru skaitlī gribam noteikt. Piemēram, ja ir jānoskaidro, cik no skaitļa 200 ir 5%, dalām 200 ar 100 un reizinām ar 5. Šis ir universāls paņēmiens procentu no skaitļa aprēķināšanai, bet šeit daži piemēri gan gadījumiem, kuros jādala ar 100, gan gadījumiem, kuros vari dalīt ar 10. Šī loģika ļauj procentus rēķināt gan galvā, gan ar kalkulatoru, ātri un saprotami. Kā vienmēr izpēti, tālāk būs vingrinājumi. Galvenais, ko atcerēties, procenti parāda, cik liela daļa no skaitļa tiek ņemta. Lai aprēķinātu, cik ir procenti no skaitļa, izmantojam formulu skaitlis dalīts ar 100 un reizināts ar procentiem, kuru īpatsvaru skaitlī vajag noskaidrot. 1% ir 1/100 no skaitļa, 10, desmitdaļa, 50 puse. Nemaz nešaubies, šīs zināšanas tev noteikti noderēs.